Labdien, un šodien es, Diana un mana paziņa Ksenija gribam parunāt par vidusskolu. Kāpēc tu izvēlējies mācīties vidusskolā? Labdien, paldies par uzaicinājumu. Kāpēc es izvēlējos mācīties vidusskolā? Nākotnē es gribu kļūt par doktori, par bērnu neirologu vai bērnu psihiatru. Es vēl neesmu izvēlējusies līdz galam. Bet man liekas, ka, ja es mācīšos vidusskolu, tad man būs vairāk iespējas saņemt šito vietu kaut kāda medicīniskajā iestādē. Un ja man būs nelaimē un es nevarēšu tikt šajā iestādē vai kādā citā medicīniskajā iestādē, tad es varēšu izvēlēties kaut kādu citu virzienu, kur es varētu iet. Kādi plusi tu redzi mācīties tieši Jēkabpils 2. vidusskolā? Par Jēkabpils 2. vidusskolu man patīk ļoti daudz lietu. Vispirms man patīk, ka mūsu skola ir modernā. Ļoti daudz tehnoloģiju, ļoti daudz rīku, kurus mēs varam izmantot mācībām. Tas ir ļoti ērti. Man tas ļoti patīk, un man liekas, ka tas ir viens no lielākajiem plusiem mūsu skolā. Otrs plus ir tas, ir darbinieki, skolotājas un citi darbinieki, administrācija. Visi ļoti labi darbojas, dara visu, lai dzīve skola būtu komfortā, būtu aktīvā. Un vēl man patīk, tas ir vienkārši priekš manim, ļoti tuvu dzīvoju skolai. Tas ir ļoti liels plus. Nevajag pārāk tālu iet. Tu gribētu, lai Jēkabpils 2. vidusskola pārstāvē kā vidusskola? Protams, jā, ļoti gribu. Tas ir ļoti ērti. Mūsu skola ir viena no lielākajām skolām Jēkabpilī. Un tas būs ērti visiem skolēniem, jo tāpat mums mācās daudz cilvēku, un pēc 9. klases visiem vajadzēs uz kaut kādu citu vietu iet. Tas būs neērti. Ko domā tavi vecāki par vidusskolas saglabāšanu? Mani vecāki piekrīt tam, ka skolu ir jāsaglabā. Un ne tikai mani vecāki, arī es tā domāju, un manu vecāku draugi tā arī doma. Visi mani radinieki doma, ka Jēkabpils 2. vidusskolu ir jāatstāj. Jo tas būs ļoti neērti, ja šito skolu vidusskolu ņems nost. Var arī vienkārši iedomāties, tu 9 gadus mācies vienā skolā, vienā kolektīvā, tu jau zini katru durvi, katru klasu, katru skolotāju, un pēc tam tev vajag iet uz kaut kādu citu skolu. Tas būs, nebūs labi, ja? Būtu neērti. Tāpēc man liekas, ka būtu labāk, ja Jēkabpils 2. vidusskola saglabātos, un tā jau ir vidusskolnieki, kuriem vajadzēs kaut ko darīt, ja to noņems. Tavuprāt, kādas būs pārmaiņas, ja vidusskola beigs pārstāvēt? Ja vidusskola beigs pārstāvēt, būs ļoti sliktas izmaiņas. Vispirms, visi vidusskolnieki, viņi nezinās, ko darīt. Viņi vēl arī nebija domājuši par kaut kādu citu vietu, kur varētu mācīties. Viņi domā, ka viņi varēs turpināt mācīties Jēkabpils 2. vidusskola. Un tad viņiem vienkārši patiks, viss, jūs vairs nevarat šeit mācīties. Un kur iet? Nevaram zināt. Un šeit jau ir daudz bērnu, kuri var plānot iet vidusskola, gan palikt 2. vidusskola un iet uz vidusskolu. Viņam vajadzēs domāt kaut ko citu. Tas būs arī ļoti neērti, ja viņi jau mācās, kā es arī teicu iepriekš. Viņi mācās šajā skolā, un pēc tam viņiem vajadzēs iet uz kaut kādu citu iestādi. Un viņi neko nezina, ne skolotājs, ne bērnus. Viņiem ir kaut draugi šajā skolā, bet iepazīties ar citiem, tas ir ļoti liels stress bērniem. Un ne tikai bērniem, arī pusaudžiem. Tātad, jā, man liekas, ka
otru vidusskolu ir jāsaglabā, un tas būs tikai labai. Ceram, ka vidusskola vēl ilgo laiku pārstāvēs ar mums. Paldies, ka bijāt ar mums līdz nākamajam podkastam.